Mēs šodien esam super pasākumā Uzdrīksties uzvarēt ar mūsu skoliņu. Gaidu mūsu skolēnus, lai visiem iedotu našķīšus. Mēs sarūpējam, jo šodien ir gara diena. Šī gada Uzdrīksties uzvarēt konferencē runātāji dalījās par drosmi un spēju ieraudzīt to, kas slēpjas aiz šodienas horizonta. Kopā piedalījās vairāk nekā 20 runātāji un 7500 dalībnieki. Mēs bijām vieni no tiem. Kas ir tas, kas tev pagaidām visvairāk patika šajā konferencē? Šajā konferencē iespaidoši, motivējoši citāti no cilvēkiem, kas padodas tā sfēra, par ko stāsta. Čau, meitenes! Es gribu uzzināt, kā jums patika pirmie iespaidi no pasākuma. Man ļoti patika. Kāpēc vispār tu šodien ieradies šeit? Varbūt tev ir kāds mērķis, sava biznesa ideja? Man vienkārši no skolas piedāvājas, izlēma, kāpēc gan ne. Super! Bet kā tev šķiet, vai tālmācība tev varētu palīdzēt kaut kādu savu biznesiņu paralēli? Es domāju, ka jā, bet vienkārši arī pašai jāstrādā daudz. Kas jums no pirmā spīkera patika visvairāk? Man liekas, ka tā ideja īstenībā, jo diezgan neparasta ideja saistībā ar to motociklu un tanku. Būtu interesanti arī pat izbraukt ar tādu. Paralēli konferences runātājiem bija daudz interesanti un interaktīvi stendi, dažādas spēles un loterijas, kurās arī mēs piedalījāmies. Nu, čau, Zlata! Čau! Ko tu šodien te dari? Starp citu, ātrs punktiņš. Zlata ir mūsu parlamenta pārstāve jau 2. gadu. Pastāsti, ko tu šeit dari šajā konferencē? Šodien es pārstāvu Start School. Start School ir 12 mēnešu pilna laika programma, programmēšana un arī uzņēmējdarbība. Šī ir pilna laika programma, un tāpēc es vasarā domāju, kā es vispār to apvienošu, bet izrādās, ka tā kā es mācos attālināti, es varu tiešām kaut kādu laiku veltīt programmēšanai un pēc tam veltīt laiku saviem mācībām. Super! Vieni plusi tālmācībai. Man liekas, mēs audzinām uzņēmējus. Super! Vai tu padalīsies ar mūsu skolēniem pēc tam ar šīm zināšanām? Varbūt uztaisīsim kādu meistarklasi ar tevi? Jā, protams! Super! Tad nāciet pie mums, sekojiet jaunumiem un Zlata jūs apmācīs, kā uztaisīt savu biznesu. Mums ir liels prieks, ka arī šogad, tāpat kā iepriekšējos gados, varējām piedalīties šajā konferencē. Mūsu VSK tālmācības skolas skolēni dalījās ar saviem iespaidiem, iedvesmojās no uzņēmējiem un līderiem, kā arī guva jaunas idejas savu sapņu īstenošanai. Nu čau visiem! Čau! Tie ir mūsu foršie skolēni, kas šodien atnāca uz pasākumu Uzdrīksties uzvarēt. Stāstiet savus iespaidus, kas jau patika no pirmās daļas? Man patika par to līderu programmu personiski. Man patika tās divas meitenes, kā viņas runāja, un man ļoti patika viņas stāsti. Tas bija manas domas. Es domāju, varbūt arī pieteikties uz to līderu programmu, jo man ļoti ieinteresēja, es pat paspēju izpētīt. Es pateikšu arī par to, ko Marlēne teica. Jo es zinu, ka mana draudzene pieteicas, un es arī viņai jautāju, viņa teikt, jā, droši piedalās pie šī programma par leadershipu. Jā, ļoti interesanta programma. Super, meitenes, jūsu iespaidi? Man viss patika. Jā, bija ļoti forši. To mocu, kas stāstīja, es jau pirms tam zināju par to mocu, bet tagad es uzzināju vēl vairāk. Man ideja ir to, ka pašam kaut ko tādu uztaisīt. Nākamais uzņēmējs. Man īpaši patika visi tie uzdevumi, īpaši pirmais no tie, kuri prezentē to tanku un motociklu. Kā jums šķiet, mācoties tālmācībā, vai jums arī ir līdzvērtīgas iespējas kā tiem parastās skolas skolēniem, vai tomēr jūs nevarat iepazīties nekur un sēžat tikai savās mājās? Ir ļoti atkarīgs no paša cilvēku gribas un ko cilvēks pats vēlās sasniegt. Bet ir tikpat lielas iespējas, kā publiskajā skolā ir vienkārši tam pašam cilvēkam jāgrib, jāzina, ko viņš grib un jāiet uz to, ko viņš vēlās sasniegt. Tas ir, ko es varu pastāstīt.